Esmu mūzītis Ivo Fomins un fanoju par sporta klubu Liepais Metalurgs, jo viņi ir tie labākie. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Mani sauc Jānis Jansons, esmu Latvijas florbola izlases spēlētājs un savulaik arī spēlēju Zviedrijas Superlīgā. Par Spartaku es fanoju tāpēc, ka viņi ir jauni perspektīvi čaļi, un es ticu, ka viņi atņems punktus Latvijas vadošajiem grandiem. Tiekamies Spartakas spēlēs un fanosim kopā. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Labdien, cienījamie futbola līdzjutēji! Es esmu Aleksandrs Bašārins, kompānijas Interhaus prezidents. Es esmu jūrmalnieks, Jūrmalā sporta un turisma pilsētā. Kompānija Interhaus atbalsta bērnu jaunatnes futbolu, kā arī profesionālu futbolu. Tāpēc es fanoju pa futbola centru Jūrmalā. Novēlu komandai uzvarēt čempionātā. Tiekamies stadionā. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Ilmārs Latkovskis, žurnālists un politiķis, futbola skolas Meta Latvijas Universitāte fans. Meta, tas ir Latvijas patriotisms, tās ir ģimenes vērtības, tā ir arī ļoti gudra un inteliģenta komanda. Prieks un gods fanot par Meta Latvijas Universitāti. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Guntis Blumbergs, domas priekšsēdētāja vietnieks. Futbola klubs Ventspils ir pilsētas neatņemama sastāvdaļa. Gan pilsētas logo, gan futbola krāsas ir vienādas. Jūs redzat, tā ir saules zeltainā un jūras zilā. Cerību krāsa. Futbola kluba spēle, tā ir tāpat kā jūra. Dažbrīd viņa ir mierīga, iemidzinoša, dažbrīd viņa ir kā vētra. Bet vienmēr galā mēs gaidām sauli, gaidām uzvaru. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Normunds Stefenhāgens, Sija Urbiks, grupa Husqvarna, kārtīgi vīri, fano pa FK Jelgavā! Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Sveiki! Grupa Tranzīts, Ralfs Rubenis no Gulbenes. Atrodamies Stāmverienā, pie manis mājas studijā. Esmu sava dzimtā novada patriots un fanoju par savējiem FB Gulbenē. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Es esmu Andris Gutmans, patreiz pensionārs. Mēs atrodamies Jūrmalā. Šeit ir jūra, tur tālāk Lielupa un tālāk redzam Daugavas grīvu. Vārdi Daugava, Rīga, Latvija saistās man kopā un liecina par, zināmu iedvesmu un patriotismu, jo Daugavas futbola komanda ir dziļu vēsturi. Un es domāju, ka šī komanda piesaistīs ne tikai meistarus šodien vislabākos, bet būs vieta, kur jaunie zēni un jaunieši trenēsies, jo veselā miesā vesels gars. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem.